Tātad brauksim pa apli un izbrausim pēc radītājiem uz Dārsima ielu. Laicīgo virzienrādītāju, brauksim ārā tuvāk labai pusītē, esi uzmanīgs. Mazliet samazini ātrumiņu. Nu, apstājies, viņam jādod ceļš. Ja? Если не уступил, то все, потерял экзамен. Saproti, ja? Nākošā krustojumā pa kreisi brauksim. Ievēro apzīmējumu. Nu, pa pretēju virzienu eksāmens beidzas. Paskaties, kāds apzīmējums, ja? Vajadzēja tālāk. A tu ielidoji pretēju virziena. Draugs mans mīļais. Tā, esam uzmanīgi. Jā, vienvirziena ceļš pa kreisi. Un tālāk uzreiz pa labi vajadzēs braukt, ja? Nu, kad tuvāk labai un piefiksēšana. Tā, apstājies un pavēro, kur tu skatītos, lai zinātu, ka tur brauc. Paskaties, no kreisas spogulis ir, no kreisas puses tev. Paskaties, tur spogulis, redzi? O, un tagad tu redzi, ka nav mašīnas, ja? Jā, un tad braucam. Jā, pa labi, malacis, braucam. Nu, malači sagaidījām papildu sekciju un brauksim tālāk. Regulējumā krustojumā brauksim pa kreisi. Ievēro zīmes, vai nu drīkst atrasties uz tramvu sliedi, vai nedrīkst atrasties, griežoties pa kreisi. Mazliet tālāk no mašīnas, bet neuzbrauc uz sliedam, nebrauc pa sliedam. Ļoti bīstami. Tikai šķērso sliedes. Nu, vajadzēja vēl stāvēt un dot ceļu, un pēc tam tikai izbraukt bez apstāšanas. Ja? Tāda sēta, kad tu pamanīji zīmi, ka 30 zona. Malacis, jā, zona 30 mums, zona 30. Krustojumā brauksim pa labi. Turies tālāk no ritenbraucē, 1,5 metra no mazaizsargātiem. Brauksim mēs pa labi. Labo malējo stāvokli mazliet tuvāk.
piebrauc tā, lai visu redzētu. Ja nav nevienu, kurš brauc pa galvenu, tad šķērso ielu. Tā ir pārkārtošana, jā? Skatiens signāls un tad pārkārtošana. Pa kreisi regulējumā, pa kreisi.